mazliet par tādiem pamatiem, kas varbūt jau saistās ar elementāru astronomiju, bet pēc tam apskatīsimies tā kā to praktisko pusi, kur tas parādās arī sadzīvē. Tad saistībā ar to, kā mēs varam skaitīt laiku, tad viena no pieejām, kā mēs varam nodrošināt laiku uzskaiti, tīri arī vēsturiski, kāds ir veidojies, tad ir izmantojot to, ka kaut kas ap Zemi kustās, un tie ir dažādi debesu objekti. Un, ja mēs zinām, ka mums jau ir kaut kāda zināšanas, ka ir tādi debesu objekti, kas arī pārvietojas attiecībā pret zvaigznēm, tad tomēr pašas zvaigznes mēs varam uzskatīt kā diezgan tādu stabilu, fiksētu debesu jumu. Un otrs ir tas, ka Zeme rotē ap savu asi pietiekami stabili. Protams, ir dažādi efekti, kā precesija un arī ātruma izmaiņas ilgstošā laika posmā. Bet, ja mēs apskatāmies kaut kādu dažu gadsimtu periodu vai varbūt pat 1000 gadu, tad ar pietiekami labu precizitāti mēs varam teikt, ka izmantojot debesīs novērojamās zvaigznes, mēs varam ieviest tādu diezgan stabilu laika skaitīšanas sistēmu. No šejienes arī ir tas zvaigžņu laika skaitīšanas sistēma, ko izmanto arī astronomijā. Bet, ja mēs apskatāmies tā vairāk uz praktisko pusi, tad ar zvaigžņu tādu precīzu novērošanu ir diezgan sarežģīti. Un tad, lai arī, pieņemsim, tā stabilitāte tiešām diezgan augsta, un mēs zinām, ar kādu periodu mēs vienu un to pašu zvaigzni varētu pie debesīm novērot, tādām ikdienas vajadzībās, ja mēs gribam mājai vai kaut kādu tādu tīri sabiedrības nolūkos to darīt, tas būtu iespējams tikai skaidrās naktīs. Un pa dienu praktiski tas ir apgrūtināti. Līdz ar to vēsturiski diezgan loģisks solis ir bijis tāds, pat bez visas iedziļināšanās par to, vai zvaigznes ir fiksēts vai nav, ir Saules izmantošana laika skaitīšanai. Un šeit, kā jūs ziniet, tad ir eksistē tas pieņēmums, ka diennakts ir 24 stundas, un no šejienes arī tas atvasinājums par to, kāds ir Zemes rotācijas periods attiecībā pret zvaigznēm, ka tās 23 stundas 56 minūtes 4 sekundes. Un, ja mēs izmantojam Sauli, tad šeit parādās jau uzreiz problēmas. Tad tīri sadzīviski varbūt daudz neiedomājas par to, ka liekas, ka tiešām tā rotācija Zemē ļoti stabila un Saulei būtu jāatkārto tas tā kā redzamās parādīšanās periods ik pa vienādiem laika intervaliem, bet tā faktiski nav. Un tad, kas to iespaido? To iespaido tas, ka faktiski Saule ir kustīgs objekts pie debesīm, tad nav fiksēts visa gada garumā, tā attiecībā pret zvaigznēm. Tad šis objekts ir relatīvi tūs un Zeme un Saule saista savstarpēja sistēma. Tad mēs esam tādā Saules sistēmā un Zeme riņķojot ap Sauli tiek riņķo pa noteiktu orbītu, par ko mēs līdz apstīsimies. Un šīs orbītas forma ietekmē ar to, kādā ātrumā šī kustība notiek. Un to jau laikam šeit klātesošie zina, ka diennakts garums, faktiski tās 24 stundas, tā ir tāda pieņemta vidējā vērtība, bet reāli visa gada garumā veicot novērojumus, mēs varam konstatēt izmaiņas. Tad šeit ir tāda viena no ilustrācijām, kas notiktu, ja mēs visa gada garumā vienā un tajā pašā pulksteņa laikā, piemēram, 10:10 no rīta, fotografētu debesis. Šeit ir tāda interesanta fotografēts, kad ir ar speciālu filtru fotografēts visa gada garumā, un pēc tam kaut kad pēcpusdienā nofotografēt atlikusī daļa, pat tādā veidā, ka mēs varam redzēt arī paša fotogrāfa siluetu. Tas tāds fotogrāfa triks. Bet mēs redzam, ka veidojas tāds tā kā astoņnieks. Un tad tas nozīmē, ka kādu brīdi
Saule ir mazliet pasteigusies, kādu brīdi viņa mazliet iepalikusi, savukārt tas virziens no augšas uz leju, nu, to iespaido tas, kad mainās Saules augstums atkarībā no gadu laikiem. Un tas veidojas no tā, ka Zemei ir noteikts asas līpums. Un te ir vēl viena ilustrācija tam, ka ja vienā un tajā pašā laikā fotografētu Sauli, tad ir iespējams redzēt ar vienādiem intervaliem to veicot, ir iespējams redzēt, ka no datuma uz datumu tas mainās vienā pulksteņa laikā. Un tad ir tāds jēdziens kā laika vienādojums, un šeit jāsaka, ka viņš nav vienādojums tādā matemātiskā nozīmē, bet faktiski tā ir izteiksme. Tā ir tāda izteiksme, kas izsaka to, kāda ir starpība starp Saules vidēji izreikināto pozīciju un starp Saules reālo pozīciju. Tātad tas ir tās laika starpība, ko mēs tā kā teorētiski sagaidītu, kur Saulē ir jāatrodas. Un tad tas būtu izteikts minūtēs, tas attālums. Nu, tikpat labi viņš varētu būt arī, pieņemsim, izteikts grādos, bet tā tradīcija ir tāda, ka laika vienādojumi, ja reiz runa ir par laiku, tad izsaka minūtēs. Un tad mēs varam iegūt šādu te grafiku. Tātad šeit es vēlos pievērst uzmanību tai melnējai līnijai. Ir vēl uz ekrāna, jā, var atšķirt krāsas. Tad ir tādas divas citas, bet, var sakot, tā melnā ir laika vienādojuma līnija. Un savukārt šeit ir divas citas, tādas sinusoidas, par kuru izcelsmi es tūlīt pastāstīšu. Bet fakts ir tāds, ka sanāk, kad ziemas mēnešos, tas būtu atbilst februārim un novembrim, tad starp februāru un novembri ir ļoti krasa atšķirība. Tur ir praktiski sanāk, starp tiem maksimumiem ir pusstundu starpība. Tad sanāk, ka vienā gadījumā Saule ir pa 15 minūtēm ātrāk, un otrā gadījumā viņa aptuveni pa 15 minūtēm atpaliek it kā no savas vidējās vērtības. Savukārt vasarā šī starpība ir mazāka. Šeit nav uzrādīts tās skaitliskās vērtības, bet galvenais tas vizuālais princips, lai jūs saprastu, ka tas laika vienādojums sanāk tāda tā kā līkne. Un tad kāda ir tā izcelsme? Tad sākumā mēs apskatīsimies, kā veidojās šīs sinusoidas. Tad pirmo mēs apskatīsimies šo te sarkano līkni, tad kādēļ veidojās šeit tā laika nobīde, un pēc tam otru mēs apstīsimies, kā veidojās tā zilā līkne. Tad pirmā sinusoida veidojās no tā, ka Zemes orbīta ap Sauli nav riņķveida, bet tā ir mazliet ekscentriska. Tā ekscentricitāte nav pārāk liela. Tad, ja ideālam aplim ekscentricitāte ir 0, tad šeit ir 0,167 un tā tālāk. Tas ir praktiski diezgan niecīgs saspiedums, bet vienlaiks mēs varam redzēt, ka izteikts kilometros, tad perihēlijā tie 147 miljoni kilometru un afēlijā tie 152 miljoni. Tiešām arī pat pie kosmiskiem mērogiem varbūt pārāk liela atšķirība nav. Bet, ja Zeme riņķo pa šādu, vienkārši, ja Zeme riņķo pa eliptisku orbītu vai jebkurš cits ķermenis, ir spēkā tāds princips, ka maksimālais ātrums šādam rotējošam, riņķojošam objektam ir tajā brīdī, ka viņš ir perihēlijā, un pēc tam ātrums samazinās, līdz minimālais ātrums ir šeit brīdī, kad objekts ir afēlijā. Un sanāk tā, ka tajā brīdī, kad ātrums pieaug, tad arī nepārtraukti pieaug šī starpība. Un šī starpība, jo, pieņemsim tā, laika starpība arī joprojām pieaug pēc tam, kad ātrums sāk samazināties un tikai sasniedzot kādu robežu, atkal, kad jau ātrums ir minimāls, tad šī izmaiņa dzēšās un šī novirze pārmetās uz otru pusi. Līdz ar to sanāk tāds, ka ir tāda tā kā vilnis, kā mēs šeit varam redzēt, ar tādu ciklu 1 gads.
Tā ir tā pirmā ietekme, kā veidojas laika vienādojumi, tā pirmā komponenta. Otrais ir saistībā ar to, ka Zemes asa, ap kur tā rotē, nav perpendikulāra ekliptikai, bet ir zināms leņķis. Tas leņķis ir 23,5 grādi. Īstenībā tur mazliet vēl var precizēt, bet ilgstošā laika periodā ir arī dažādi efekti, kas maina šo vērtību. Šobrīd tā ir aptuveni 23,5 grādi. Un sanāk tā, ka pusi laika it kā Saule ir virs debesu ekvatora, un otra puse laika gadā Saule ir zem ekvatora. Un, ja mēs apskatāmies vienu no šīm pusēm, vienalga vai tā ir augšējā daļa vai apakšējā daļa, tad Saulē kustoties vienmērīgi pa ekliptiku uz ekvatora tiek veidota dažāda garuma projekcijas nogriežņi. Un kāpēc min ekvatoru? Tāpēc, ka ekvators tā ir tā perpendikulārā, caur ekvatoru iet perpendikulārā plakne Zemes asī. Un līdz ar to, ja pieņemsim kaut kādu leņķisku attālumu A, Saule noiet pa ekliptiku, tajā rajonā, kas ir vairāk, kas krustojas kas ir tuvāk tam punktam, kas krustojas ar debesu ekvatoru, tad tur sanāk, ka projicētais nogrieznis ir īsāks leņķiskajā izteiksmē nekā tad, ja šis krustojums notiek tajā brīdī, kad ir kaut kāds maksimum vai minimum brīdis. Tad vai Saule ir augstākajā punktā vai zemākajā punktā virs ekvatora. Tur viņš praktiski būs vienāds. Šeit ir tā stilizētas attēlojas, bet ja mēs no matemātiskās analīzes viedokļa skatāmies, tad tur to nogriezni var bezgalīgi samazināt. Un tur būs zinām robeža, ka mēs to varam veikt. Tā, un tad līdz ar to, apvienojot tos abus efektus, tiek iegūts tāds tā kā sumārais laika vienādojums. Un tad, ko viņš saturiski nozīmē, tad mēs varam šeit, un vēl otra tāda lieta ir, ka šis laika vienādojums atkārtojas no gadu uz gadu. Praktiski vienādi. Nelielas atšķirības veidojās no tā, ka ik pa 4 gadiem ir garais un īsais gads, līdz ar to tur katra gada ietvaros pa 4. daļai dienas var veidoties neliela nobīde, bet faktiski tas viss notiek bez izmaiņām. Un tad šobrīd ir tā, ka mēs varam redzēt, kāds ir šī laika vienādojuma vērtības. Un tad ir tā, ka te ir divas tradīcijas, kā tiek attēlotas šīs līknes. Viens ir tāds, kad tiek attēlots tāds februāra minimums, pie tās 14 minūtes, kā ar mīnus zīmi. Tas nozīmē, ka tajā brīdī pa 14 minūtēm atpaliek Saules pulkstenis. Ja mēs tā skatītos, ja Saule no savukārt šobrīd ir tā, ka šobrīd mēs esam maijā, tad šeit ir tā, ka 3,5 minūtēm šobrīd Saules pulkstenis tā kā steidzas attiecībā pret vidējo laiku. Un vidējais laiks, tas ir tas laiks, kas mums ir joslas laiks. Otrs attēlojuma veids ir, mēs varam attēlot to divās koordinātās, attēlot Saules augstumu pret šo nobīdi minūtēs. Varam arī to attēlot laika izteiksmē. Un tad attiecīgi no tā, kāds mūsu izvēlētais mērogs, tad mums veidojās tāds astoņnieks. Viņš vai varētu būt vairāk izstiepts vai saspiests, un viņš ir mazliet tāds asimetrisks, tas astoņnieks, bet viņš tuvu tādam, tā kā gan arī astoņnieku formai. Tā, tad šī ir tā saucamā klasiskā analēma. Un tad runājot par, tad šī bija tā teorētiskā daļa par laika vienādojumu, un tagad runājot par to praktisko daļu, kas ir minēta referāta nosaukumā, tad ir tāda lieta, ka vispraktiskākais pielietojums ir
saules pulksteņos laika vienādojumam. Tas ir tie nosacījumi, ja mēs paši saules pulksteņus uzskatām par praktisku lietu, jo daudz uzskata, ka kur var būt tik nepraktiska lieta kā saules pulkstenis. Un šeit ir varbūt, un pēc tam būs arī vēl, es parādīšu arī pielietojumu mazliet tādos jau mūsdienīgākos risinājumos, bet tā klasika ir tāda, ka ir divu veidu saules pulksteņi. Tie tradicionāli saules pulksteņi rāda vietējo laiku. Vietējais laiks, jebkurā vietā uz Zemes, nozīmē to, ka pusdienas vidū, tad dienas vidus ir 12. Vienalga, vai mēs esam šeit Rīgā, Daugavpilī vai kaut kur, jebkurā citā pasaules vietā. Mēs saprotam, ka no mūsdienu viedokļa tas ir šausmīgi nepraktiski un nepareizi. Kā tas ir pusdienas laiks 12. Mēs zinām, ka šobrīd tas ir aptuveni pusdivos vasarā. Bet ziemā tas ir ap pusvieniem. Rīgā vismaz tad ne tikai vilcienu var nokavēt. Ja? Tādēļ jau kopš tā brīža, kad ir ieviests joslas laiks, jau tas ir tāds, kā saka, neviens gadu desmits vien, tad ir ieviest arī tāda lieta kā joslas laika pulksteņi. Un joslas laika pulksteņus tā uzreiz vizuāli var atšķirt pēc tā, ka viņiem 12 vistipiskāk nav tieši dienas vidū, izņemot gadījumus, ja šis saules pulkstenis atrodas uz tā paša meridiāna, kur ir attiecīgā laika josla. Pieņemsim, Greenwichā, turpat Londonā. Tur vai tas būtu vietējā vai joslas laika pulkstenis, viņam tiešām 12 būs pa vidu. Bet šeit pieņemsim, es vienkārši piebūdīšu, iepriekšējais saules pulkstenis ir no Latvijas, tas ir uz Straupes baznīcas mūra. Un šeit pieņemsim, šis atkal piemērs ir no Tokijas, no Mitakas observatorijas. Te var redzēt, ka, pieņemsim, Tokijai tas meridiāns mazliet ir nobīdījies un nesakrīt ar laika joslas meridiānu. Līdz ar to skaitlis 12 ir mazliet iesāņus. Un tas gnomons ir pietiekami spožs šeit, ka mazliet arī ir kaut kāds atspīdums. Un tad, lai šo lietu labotu šajā nolūkā, tad parasti uz saules pulksteņiem, kuri domāti, lai viņi rādītu precīzāku laiku nekā, varbūt kādi kritiķi gribētu izteikties par, kad saules pulksteņi ļoti neprecīzi, tad tiek pievienots tāds īpašs diagrammas. To līdz arī parādīšu mazliet lielākā versijā, bet te pieņemsim piemērs no Greenwichas šeit pat, un var redzēt jau mūsu iepriekš skatīto līkni, un te ir jau metālā iegravēts viss grafiks, un tad mēs varam skatīties, kāds šodien datums, cik minūtes mums ir jāpieskait vai jāatņem. Te ir viens cits piemērs no Londonas Seven Dials, tur arī te bronzā lietas laika vienādojuma grafiks. Te ir no Japānas arī. Mēs varam redzēt, lai vai kāda būtu valsts, ir tas grafiks neatkarīgi, viņš ir spēkā visai zemē. Bet mēs varam redzēt, ka ir divas tradīcijas. Šeit viens rāda uz vienu pusi, otrs uz otru pusi, un tāda stingra likuma nav. Tur vienkārši viss ir atkarīgs no leģendas, kas ir uzrakstīts. Lai mēs zinātu, vai ir jāpieskaita vai jāatņem. Un tikpat labi var parādīt arī vertikālā formā. Tā ir tāda diezgan populāra lieta. Tad ir tādi pulksteņi, kur ir ar skaitļiem parādīts. Tad ir sadalīts viss gads tādos konkrētos izvēlētos laika momentos un ir pateikts, kurā dienā pulkstenis cikos būs dienas vidus. Tad mēs zinātu, tad šajā dienā dienas vidus ir pulkstenis cikos. Tad dienā tiek pulkstenis, mēs redzam, vai tas ir ātrāk vai vēlāk. Tas ir horizontālais saules pulkstenis, tad to iepīt iekšā kaut kā arī jau tā organistiski jau pašā saules pulksteņa ietvaros. Tad te ir tāds ļoti tradicionāls piemērs, šis arī ir no Londonas, tad no vienas puses mums sanāk tā, ka it kā tas 12 sakrīt ar to, bet te ir kā tāda
ir tāds lineāls ar datumiem. Te var redzēt septembris, oktobris, novembris, decembris, un tad te ir datumi, minūšu skaits, un te ir rakstīts slower, otrā pusē ir faster. Ja? Un tad pateikts, ka vai pulkstenis atpaliek vai steidzas, un kāds ir tas minūšu skaits. Tas ir tāds viens variants. Tad ir vēl variants, ka saules pulkstenim uz cipernīcas var tikt attēlots šis laika vienādojums. Un te ir vienkārši interesants tas, ka viņš ir mazliet tā kā polārā koordinātu sistēmā veidots. Tas grafiks ir tā izliekts. Un te, lai jūs nesamulsina tas, ka cipari te ir pretējā virzienā, tad šis ir fotografēts Jaunzelandē. Tad te ir pretēji. Tur ir viss otrādāk notiek, bet tur laika vienādojums ir tāds pats arī dienvidu puslodē. Tā kā visi gandrīz tas pats, izņemot to, ka kustības virziens atšķirās. Un tad vēl tāds viens interesants piemērs ir, kā pats saules pulkstenis var būt veidots priekš vietējā laika. Šeit mēs redzam, šis ir no Toronto universitātes tāds paraugs. Te, ja mēs apskatāmies, tad dienas vidus tiešām ir 12. Bet te augšā ir kaut kas pilnīgi nesaprotams. Bet tā leģenda ir tāda, ka mums vajag apskatīties šeit datumu. Te ir datums norādīts ar ik pa 3 dienām, ar tādu 2-3 dienu intervālu, un apakšā ir minūšu skaits, cik ir jāpieskaita. Un sanāk tā, ka jau tajā pieskaitīto minūšu skaitā ir ņemts vērā arī tas laika joslas korekcijas minūšu apjoms. Tad līdz ar to šeit sanāks tā, ka jebkurā gadījumā kaut kas ir jāpieskaita, bet vienlaikus arī saules pulkstenis strādā kā vietējā laika saules pulkstenis. Un viņš ir, tā teikt, tas nav vēlāk pievienos, tas viss ir integrēti veidots. Liekas, viņš kaut kādā 90. gados tapis, tā kā, ļoti apzināti un viss ir interesanti izveidots. Tā kā, šeit arī tas laika vienādojums. Varbūt, ja mēs pielikām laika vienādājumu, tad mēs no saules pulksteņa varam nolasīt laiku ar precizitāti, plus minus 2 minūtes. Tā vajadzētu būt labam rādītājiem. Tad tāds interesants variants ir, piemēram, kā uz ciparnīcas. Ņemot vērā to, ka mainās saules augstums, tad mēs varam izveidot uz pašas ciparnīcas jau tādus tā kā gravējumus, tādā līkņu formā. Un šeit ir tā, ka šim saules pulkstenim, cik reizes skaties, viņam ir nofiksēts šis tāds saules pulkstenis, kur ir kā tāds delfīnu astes projicē. Bet īstenībā viņam vajadzētu būt 2 ciparnīcām. Vienai ciparnīcai būtu jābūt no vasaras, no 21. jūnija līdz 21. decembrim, un pēc tam otra būtu jāapmaina. Tad viņi būtu reizi pusgadā jāmaina ciparnīca. Es nezinu iemesli, kāpēc viņi vienmēr ir fiksēti, vai tas nav izdarīts vai kā, bet šeit ir tā, ka pusi gada viņš rādīs pareizi, un otru pusi gada viņš melos šis saules pulkstenis. Tā, un tad pareizāks variants ir tāds, kur es nezinu, vai tu varēsi redzēt, praktiski gandrīz neredz. Bet šo es fotografēju Izrēlā uz vienas sinagogas sienas. Ir divi saules pulksteņi. Un šis ir īpaši augsts precizitātes saules pulkstenis. Viņš var izskatās ļoti tāds necils un kaut kāds skrāpējams. Bet te ir vienas laika stundas ir ar, tā kā varētu teikt, 8 viena līkne, viena pusīte. Šeit iet no viena gala līdz otram. Un te praktiski šajā brīdī tas zīmīgais punkts ir šeit lejas daļā, jo fotografēts bija ap kādu 20. jūniju ap tiem datumiem. Un savukārt te var redzēt, otrs saules pulkstenis būtu spēkā otrā pusgada laikā. Tajā brīdī, kad mēs esam tuvu pie vasaras vai ziemas saulgriežiem, tas ir vienalga. Bet šeit ir iespēja ar 2 saules pulksteņu, 2 ciparnīcu palīdzību mums iegūt tīri augsts precizitātes mērījums. Un te tas nominālais dalījums ir ik pa 15 minūtēm. Bet, kā saka, vēl mēs starp tām strīpām arī varam kaut ko ieraudzīt. Tā kā arī tāds risinājums eksistē. Tā, lai tās lietas kļūtu vēl sarežģītākas, tad ir
tad ir iespēja arī veidot tādus sauspulksteņus, kuriem ir jāmaina, kuriem gnomons ar specifisku formu, bet sanāk tā, ka viņš ir 2 reizes gadā ir jāmaina šis gnomons. Šis attēls ir no Vācijas. Vācijā ir šādi sauspulksteņi sastopami vairākās vietās. Ir gan Frankfurtē, gan citās vietās. Un tad ir tā, ka reiz pusgadā ir jāatskrūvē šī skrūve, un tā kā beisbola nūjas formas vālīti jāapmaina uz jāuzliek viena vālīte, un tad ir jāuzliek cita. Nedara to pašu apgriezt otrādi. Un tad tas precīzais laiks ir nolasāms ar ēnas kreisā, šīs ēnas kreisajā malā. Un te arī precizitāte ir iegūstama apmēram 2 minūtes visa gada garumā. Tieši pateicoties tam, ka šīs vālītes formas, ēnas krustojums ar ārējo līniju būs unikāls tieši 1 reizi gadā. Tad katru dienu tas mainās, atbilstoši laika vienādojumam. Tā kā, arī tas ir iespējams. Bet, te ir mēs redzam, ka ir kaut kāda līdzdalība vajadzīga. Un te ir viens cits sauspulkstenis, kuram izskatās, ka pie kura varbūt ir strādājuši kādi vandāļi. Viņi pašu svētāko lietu gnomoni saliekuši, bet realitātē tas ir arī īpašas formas gnomons. Mēs redzam, ka atkal tā ir kaut kāda puse no 8-nieka. Un šeit ir doma tāda, ka nevis mainīt šo gnomonu, bet ka viņš reizi pusgadā tiek atskrūvēts un tiek pagriezts 180 grādiem šeit no vienas puses uz otru pusi. Bet te izlīdzās ar vienu. Līdz ar to tur varbūt netiek sasniegts tā augstā tā ideālā forma, bet precizitāte būs ļoti laba. Ar to vālīti ir savādāk, jo tur sanāk, ka otram galam jābūt šaurākam. Viņa nevar būt tik plata. Un šī bilde šis sauspulkstenis ir no Toronto. Un tur ir arī tāds interesants izveidots. Tad laika vienādojuma, tādas tā kā pēdas, tā mēs varam apstīties, knapi kaut ko var redzēt, bet tāpat arī dabā, kad īpaši labi tas nav saredzams. Ir tāda tradīcija vairākās valstīs veidot tā saucamos pusdienas marķierus. Ja tā tradīcija cēlusies no tā, ka daudzās baznīcās ir šaura tāda gaismas, tā kā lodziņš, tāda spraudziņa, un tieši pusdienas laikā uz grīdas, tas daudzās katoļu baznīcās tā ir, ka tiek projicēta no tā loga ejošais gaismas stars, un viņš, pieņemsim, parāda pat, aptuveni kāds ir šobrīd datums, tad līdz ar joslas laika ieviešanu, tas jēdziens pusdienas marķieris mazliet ir mainījies. Tad viņi var nosaukt par īpašās stundas marķieru. Piemēram, šeit ir 12:12 pēc joslas laika, tiek parādīts konkrētā datumā. Un tas ir piemērs no Londonas biržas ēkas siena. Viņa ir vērsta pret dienvidiem. Tur mazs leņķīts ir, bet faktiski tas ir pret dienvidiem. Jo viņas vērsums ir mazliet uz rietumu pusi, tad dienvidi, ar maz tādu pagriezienu uz rietumu pusi. Un tad sanāk tā, ka ir tāds, šeit ir augšā disks ar mazu tādu caurumu, un tad sanāk, ka tāds tumšs disks ar baltu punktiņu šķērso kādu šeit no tām datuma atzīmēm. Un tad, ja mēs zinām, kāds ir datums, tad mēs varam apskatīties, un tajā brīdī, kad viņš šķērso šo punktu, mēs varam pilnīgi droši teikt, ka ir 12:12. Arī tāda ir iespēja, un šādi te marķieri, viņas citreiz arī sauc meridiana, viņi ir sastopami gan Itālijā, gan vēl dažās valstīs. Arī viens nesen ir atklāts tieši vēl Londonā pie Greenwichas. Tā, un tad šeit mēs redzējām, ka te arī veidojas tāds liels 8-nieks. Faktiski tā ir tāda apgrieztā projekcija, tā ir analemmai laika vienādojums. Un tad te ir atkal redzams viens cits piemērs. Šis sauspulkstenis ir no Kocēniem. Un te mēs redzam, ka atkal ir kaut kāda īpatnība. Te ir augšā 1 laiks, 18, te ir 19, bet tātad
19 tas ir pēc vasaras laika, jo tie ir saulīti, 18 pēc ziemas laika, bet kas tad tas tāds, ka te nav pratuši novilkt tādu taisnu līniju, bet ir izsvaidīts tādas strīpiņas uz vienu uz otru pusi. Ja? Un tad tā doma, kāpēc tas tā ir veidots, ir, ka šeit es arī projektējot šo sauspulksteni, ņēmu vērā laika vienādojumu. Mēs varam redzēt kaut kādu zināmu vizuālu līdzību ar šo laika vienādojumu, bet te ir ņemts attiecīgā mēneša vidējā diena, 15. datums. Tad kāds ir laika vienādojums attiecīgā mēneša 15. datumā, un tad, ja mums ir citi datumi, tad mēs varam tā domās savienot. Tad te ir starp, pieņemsim, 15. marta un 15. aprīlī diezgan liela starpība, un ja mums ir 1. aprīlis, tad kaut kur jau pa vidu tas būs. Tas ir pašam arī jāpadomā. Bet ar šo pulksteni, ja mēs esam tieši mēnešu vidējos datumos, tad arī var ar labu precizitāti nolasīt laiku. Tad viņš ir tieši tā arī veidots. Pretējā gadījumā, ja nebūtu šāda korekcija, tad saules pulkstenis, kas veidots joslas laikam, viņš rāda pareizi laiku tikai 4 gadā. 4 dienas gadā viņš precīzi rādīs. Tad nākošā vieta, kur var sastapt tieši to laika vienādojumu klātbūtni, ir dalības sauspulkstenos, jeb analemātiskos sauspulksteņos. Šeit var redzēt to pamatni, to datumu cilpu, arī 8-nieku formā, uz kuras jānostājās. Te ir arī piemēri, 2 citi. Tā kā 8-nieku forma ar datumiem, un faktiski tā arī ir tā pati analēma, bet mazliet citā projekcijā. Bet rezultāts izstāsta ļoti līdzīgs tam, ko mēs redzam pie debesīm, ja fotografē sauli regulāri. Tā. Un tad vēl tāda viena lieta, kuras saules pulksteņos esmu sastaps laika vienādojumu klātbūtni, ja es vienkārši tieši tā sāku domāt, kas ir tās lietas, tad šis ir heliochronometrs, kuru man rādīja Īrijā. Viņus mūsdienās neizmanto, bet šie faktiski ir saules pulksteņi, bet viņiem tas vārds chronometrs ir ar tādu augstu pretenziju, ka viņš ir kaut kas ļoti precīzs. Un tās bija tādas iekārtas, tie bija aparāti, ar kuriem Lielbritānijā tika precizēts bākām laiks. Tad galvenā iezīme te ir tā, ka te ir tāds disks, ar kuru palīdzību uzgriež datumu, un faktiski šī diska griešana mums mehāniski veic korekciju pa laika vienādojumu vērtību. Tā, tad laika vienādojums sadzīvē it kā no vienas puses nav vajadzīgs īsti, bet tikai te uz saules pulksteņos, bet ir praktiski tāda viena funkcija. Ir tādas saules termostacijas, kur ir tādas saules baterijas, kas seko līdzi saules gaitai. Šeit ir tā, ka spoguļi seko līdzi saulē. Tad, ja, protams, netika ņemts vērā precīzi saules kustība, tā skaitā arī saules tas laika vienādojums, tad būtu tā, ka šādas stacijas nevarētu strādāt. Protams, arī daudz cits varbūt kaut kādas iekārtas, kuras balstās uz to faktu, ka saule kustās. Tad tāda nedaudz interesanta lieta ir arī tas, ka jūs zināt, ka ekskluzīviem rokas pulksteņiem, tur cenas ir tādas fantastiskas, un praktiski jau tagad ir jautājums, ko tādu ekskluzīvu var iekļaut iekšā nevis saules pulkstenī, bet rokas pulkstenī, tās, lai viņš būtu tiešām ekskluzīvs. Un tad man ir izdevies atrast, ka ir 2 kompānijas, abas ir šveiciešu kompānijas, tad viena ir Girard Perregaux, un mēs varam redzēt šeit tādu nelielu elementu, kas nāk klāt. Es nerunāju par to nelielu elementu, kas ir lejā minēts, ka izteiksmi dolāros, bet lūk, šis saules pulkstenis rāda laika vienādojumu. Un tas ir tas, kas viņu izceļ visu pārējo saules pulksteņu, nevis saules pulksteņu, bet rokas pulksteņu vidū. Protams, ir dārgakmeņi un roku darbs un ierobežots skaits, bet daudz lietas jau citos pulksteņos eksistē. Šeit ir laika vienādojums. Te ir tāds stipri lētāks pulkstenis, bet ar vairāk iespējām. Varbūt nevienmēr tas iespēju apjoms padara pulksteni ekskluzīvāk,
Bet arī šeit ir tāda interesanta lieta, ko varbūt pirmajā acu mirklī mēs pat nepamanām, ka ir tāds papildus minūšu un stundu rādītājiem. Ir tāds zils, nu, tāds vēl viens rādītājs, kurš faktiski laika gaitā viņš iet šeit no mīnus 15 līdz plus 15. Un tas ir laika vienādojums. Tātad arī šim Audemars Piguet pulkstenim ir nu, tāda interesanta iezīme. Nu, un tad arī es, nu, kā saka, rokās neesmu šo pulksteni turējis, bet iepazinos ar instrukciju. Un tiešām tur viss ļoti zinātniski ir veidots un ar mehānikas palīdzību un ar īpašu diska palīdzību. Jo nu, skaidrs, ja tā līkne atkārtojas no gadu uz gadu, tad ir iespēja izveidot iekšpusē tādu īpašu formas disku, kas kustina šo rādītāju turpu šurpu. Un te ir arī paskaidrota izcelsme, tā kā viss ir ļoti korekti un, nu, varētu teikt, īsts astronoma pulkstenis. Ja? Tikai man liekas, ka kad, nu, varbūt bišķi lētāk būtu, ja mēs izdrukājam uz mazas lapiņu šo laiku vienādojumu vai kā, bet, nu, kā saka, no tā atteikties, nu, varbūt kāds nevar. Ja? Un te ir arī vēl tālāk paskaidrots gan par saules pulksteņiem, gan par to laiku. Nu, tā kā īsts astronoma atribūts. Tā, labi, tad paldies. Kā lūdzu? Jā, instrukcija bija internetā. Jā, jā tad paldies. Tā. Jautājumu nav, paldies. Es atdošu uzreiz. Jā. Es iešu pie tās puses. Viņš jau tiek lietots vairākus gadsimtus. Cik sens ir laika vienādojums? Laika vienādojumu pazīst jau vairākus gadsimtus. Arī pat pirms laika joslu ieviešanas bija mēģis par to, ka vajag kaut kādu vienmēr, ka vajag ieviest tādu vienādu atskaites sistēmu, kad nu, tieši tās 24 stundas, lai atkārtotos. Jo tika konstatēts, ka pēc saules īsti uzticēties nevar. Un vai nebija tā, ka nu, kaut kāds jau pirms 16. gadsimta jau bija nu, fiksēts, ka kādas varētu būt tās nu, novirzes, un viņš bija nu, tā pierakstīts kaut kā nu, empiriski. Nebija vēl varbūt tas izcelsme pilnībā izskaidrota, bet vienādojums jau tā kā tika identificēts.